Sveiki! Diemžēl šīs dienas tiesas sēde Mārtiņa Bunkas lietā tika pārcelta. Kas ir pats interesantākais, ka tas īsti nav nekāds pārsteigums, jo ir interešu konflikts, kurš parādās dokumentos un lietas materiālos tanī laikā, kad tika pārskatīts drošības līdzekļu piemērošana Mihailam Uļmanam. Toreiz gan atstāja Mihailam Uļmanam ieslodzījumu, bet šoreiz šis jautājums tika izskatīts apgabaltiesā. Kas ir pats interesantākais, ja Mihailam Uļmanu palaiž brīvībā, tad paturēt Aleksandru Babenko ieslodzījumā ir pilnīgi neiedzīgi un lieki. Un tā ir tā pati interesantākā lieta, kas šobrīd notiek šajā sēdē. Mana nojauta ir tā, ka Viktoru Krivušai noteikti paturēs ieslodījumā un atradīs veidu un iemeslu, kāpēc viņu paturēt ieslodzījumā. Bet vai paturēs ieslodzījumā Mihailu Uļmanu un Aleksandru Babenko, to mēs laikam uzzināsim tikai nākošo otrdienu. Jo tā sēde, kur bija paredzēta šodien, nenotika. Un tātad iepriekšējā sēde tika pārcelta. Tas ir tikai pieņēmums par to, kad pirmā sēde, kad tika Delfos rakstīts par to, ka viens no ieslodzītiem ir paturēts ieslodzījumā, ka tas ir Viktors Krivušais. Un to, kāpēc netika izlemts vai tika pārcelta vai atcelta tiesas sēde, kad sākās citi drošības līdzekļu piemērošanas skatījumi apgabaltiesā, tad visdrīzākais, ka viņiem tur bija šis interešu konflikts pamanīts. Un tas interešu konflikts bija saistīts ar vienu ziņojumu no policijas, kuru apsūdzības uzturētājs Aldis Lasmanis parādīja kā iesniegumu no valsts policijas, kuru bija rakstījis Romāns Jašins, bet Romāns Jašins šajā lietā arī ir liecinieks, kas ir principā pilnīgi neloģiski. Un sanāk tagad tāda interesanta lieta, kad ja tiesnese apstiprināja prokuroru šo aicinājumu paturēt Mihailu Uļmanu tā kā ieslodzījumā, tad sanāk tā, ka viņi ir arī uzturējuši šo interešu konfliktu un arī atbalstījusi to. Un vai tad tas ir vienlīdzīgi, jo principā šo jautājumu vajadzēja skatīt neatkarīgam policistam, kuram bija šādas tiesības arī izdot šādu ziņojumu pēc pieprasījuma, kāds arī bija apsūdzēto aizstāvībai no Mihaila Uļmana puses, tātad advokātiem viņa. Un šāds ziņojums bija no sievietes policijas, kurai bija šādas tiesības izsniegt tādu ziņojumu. Bet no prokuroru puses un prokuratūras puses bija tātad Romāns Jašins, kurš ir ne tikai liecinieks šajā lietā, bet arī burtiski iesaistītā persona, kura ir veikusi gan izmeklēšanu, gan piedalījusies tajā visā. Paskatīsimies, kāds būs tad šis rezultāts un vai šis interešu konflikts tiks risināts adekvāti vai neadekvāti, jo savā ziņā tā ir tāda savā ziņā pretlikumīga. Protams, ir jāsaprot arī tas, ka valsts vara vai policija un prokuratūra un tieslietu sistēma, ka viņi strādās uz vienu roku vai tā kā vienā virzienā, bet tomēr nedrīkst parādīties burtisks tāds interešu konflikts, tā kā tas parādījies šoreiz. Lūk.